Labrīt, pirmdienā. Nu ko? Viens pabrauc malā, beigās saula acīs iedbliez. Turpinām pagājušo nedēļu iesākto. Braucam uz Pūlu un pēc tam uz Grimsby. Nu ko? Laižam! Jāiet jāatrod, jāmēģina, kur varētu izsviest ārā pirmo izkraušanu. Sorry. Thanks. Diezgan liela kompānija izskatās salīdzinot. Viens prieka metīs no. Skaists pasākums. Dabūja rāmu. Jābrauc tik klāt un jāmēģina izsviesties. Tā. Jāceļ durvis un pirmo vietu jāizsviež laukā. Tāds ramps ir. Viss ir reāli netīs. Viss ir sasalīt. Nekā. Cik es lasīju TMR, ka tur ir saldēts makrels. Arī labi. Ja godīgi man šito saldēto patīk labāk vēst nekā svaigo. Es vēl nesmirdu. Tātad pie stūmās klāt. Normāli. Līdz jāiznes ir vai Anglijā atslēgas. Tad jāgaida, kad izkraus. Tātad 10 palets ir izkrautas. Deg zaļā gaismiņa. Zinu, var redzēt spogulī vai nē. Zaļā gaismiņa deg aizmugurē. Jāiet uz papīriem un jālaiž uz nākamo izkraušanos. Un tad ir laikam, ka viss šodien.
papīru, pajautāt, varbūt, ko man iedod arī rampu uzreiz. Tad tā interesanti nostājas, bet I don't care. Kaut kādi geiti rakstīt, bet kas pa geitiem nezinu. Tā jau redzēs tulīt. Laimīgs tā kā suņās, tie iedeva rampu. 4. rampa, jāapsast, kur viņi ir. Jātais durus un lēnām jābrauc klāt. Tā, kur mums ir 4. rampa. 4. rampa ir tur uz paaugstinājumu. Baigi savādi, kāpēc viņam tur šīs rampas likt, bet nu labi ir. Iepriekšējā kompānijā man prasīja, lai es palaižu tā kā piekabēji astlējā. Labi, te izskatās, uz augšu vajadzēja pacelt. Nu reāli tur bija kaut kāds svars, bija konkrēts pārsvars. Izslēdzam. Jā, tā dot atslēgas, kā jau Anglijā. Beidzot esmu tukšu. Tagad tāda pūka līdo pa ceļu. Jā, izskatās, ka parkings ir diezgan papilns vienos pa dienu jau. Jā, skatās, kur te var nostāties tādā labā vietā, lai es pēc tam arī ārā kādreiz tiek. Kā man šitie Anglijas parkingi nepatīk, taisnie visi. Nereāli te jābrauc maksimums līdz galam, lai no rīta nepieceltos bez spoguļiem. Ai, bišķi pa tālu laikam ir. Nu, nekas, vismaz zinu, ka man neviens cerams spoguļus nenonesīs. Nu, es te neesmu vienīgais izskatās, kas tik tālu atbraucis ir. Viss ir ok. Kur var šitāds sviests būt? Lietas, kuru operātoru gribi? Vispār nevienam zonā 21. gadsimts. Internets 0. O2 0. Vodafonam uzliek ir 1 strīpiņ 4G. Apmēram es uzspiežu kaut kādu, vienalga, lai kaut ko atvērt, man apmēram 5 vai 10 minūtes jāgaida, lai kaut ko atvērt. WhatsAppā vai Telegramā ziņu nosūtīt ir, tu nosūti, un tad apmēram kaut kāds 2 minūtes gaida, kamēr viņi aiziet, nu, pilnīgais sviests. Atnāca darbs uz Amazon aplikāciju. Viņš pat Amazon aplikāciju nevar vaļā, es dabūju iet speciālu servisu, lai varētu atvērt vaļā aplikāciju. Pilnīgākais murgs. Šitas ir 2. parkings Anglijā, kur man tā ir. Pirmais bija pie Londonas, kad it kā, bet tur zona bija, bet tur internets negāja. Bet te nav ne zona, ne internets, nu, galvenais, ka neesi jau nekādos laukos, tepat blakām ir bāns lielais, nu, labi, nu, cerams, kad šodien izdzīvošu bez interneta. Vienīgā vieta, kur ķer normāli internetu, kur ir 2 strīps, ja telefonu noliek šitā te, tad vienīgais ķer. Vairāk internets te, un tāpat tās ir tikai 2 strīpiņas, lai tu YouTube kaut ko paskatītos. Viss ir slikti. Bet, nu labi, ir vismaz kaut kas ir, jo gultā guļot internets ir pilnīgi 0. Neko netais vaļā, ne tu var palasīt kaut ko, ne pa video vispār var aizmirst. Nu ko, labrīt visiem. Jādodās ir uzēst brokastis, un tad lēnām jāsāk riktēties darbam. Tā kā man mašīnā nekā nav, jāiet uz servisu, jāpaskatās, ko var dabūt labi apēst.
Arī diezgan vēsts salīdzinoši Anglijā. Piedarbināja mašīnu, bija kaut kāda 0 grādu laikam. Un tad tā, jāuzēd brokasts. Šodienas plāns ir tāds, jā, brokastis, tad jābrauc uz Amazonu iekrauties, bet man ir stipra aizdoma, ka neiekraus. Bet nu tad redzēs. Ja iekrauj, tad ir pie Manchesteras muita un vakarā no Holyheads prāms. Bet nu par to mazliet vēlāk. Tagad brokastu laiks. Katru rītu pirms sākšanas jāizpild mums ir šitā te grāmata. Tur ir jāieraksta iekšā vārds uzvārds, mašīnas numurs, piekabes numurs. Tas ir tāds tā kā tu apstaigā mašīnu, pārbauda, vai viss ir kārtībā. Te ir jāpārbauda it kā viss pilnībā, vai ir darbojas signāls, vai loktīrītāji darbojas, nu, viss pilnībā. Bet, nu, protams jau, ka to kā no šī viss lielāko daļu izlaiž, vienkārši tur ir ievelk iekšā ķeksīšs un viss. Tāds te viņš izskatās. Nu neko jāpild, viņš ir, aizpild un tad uztaisā bildi un sūta prom uz office. Vien brīdi man tā grāmata nebija, nu reāli es netiku līdz officeam, lai dabūtu to grāmatu. Nu neko, nu brauc bez, man viņi te kādu laiku prasīja, lai es viņiem sūtu. Es saku, bet ko lai es jums sūtu, ja man nav nekā, nu to grāmatu. Es jautāju, nu cilvēkam, lai man iedod, nu ieliek, nu piekabē, kas nāk šurp un to neizdarīja, nu tad citur jau es nekur viņu nevar dabūt. Nu, tā, tad beidzot es viņu dabūju un tad ir jāsaraksta. Un tā katru rītu. Un tā izskatās viņa jau aizpildīt. Viss augšā ir vārds uzvārds, viss mašīnas dati, kilometri, piekabe, viss pārējais un to, ko tu esi visu pārbaudījis, piekaba nav aizslēgtā un apakšā vārds un paraksts viss. Iepriekšā kompānijā, kur es strādāju, tur bija, kā saka, mazliet modernāk, tur viss notika caur aplikāciju, bet nu, šitam arī nav nevaina, cik tas aizņem laiku, ko te sarakstīt un aizpildīt. Un viss, un šito tagad uztaisam bildi un sūtam projām. Kā jau katru rītu jāapstaigā mašīnu, vai nav kāds naftas magnāts izsūts naftu, vai viss ir kārtībā, vai nav sedla atraut. Bāks korķi ir vietā. Iepam arī viss ir kārtībā. Jāpaskatās, vai nav durvis attaisīts, kāds domājas paskatīties, kas iekšā ir. Nē, durvis ir cieti izskatās. Tālāk ir jāaiziet šeit izskatās, kad arī viss ir kārtībā. Šeit ir mazā bāka. Arī visi, pirks netīra. Kaut kā tā apstaigāja apkārt. Viss ir kārtībā. Jāpagaida, lai bišķiņi pastāv taho uz āmuriem. Tad jādod virsū, tai sastrēgums uz izbraukšanu. No šitā apmēram jālaužās Anglijā parkingā iekšā pa 90 grādiem. Sviests kaut kāds. Un 95% man liekas šitādi ir Anglijā parkingi. Un rekur vispār viens ir nostājies, kā rekur baltā līnija ir. Un kā ir nostājies un kāda ir iespēja blakus stāvošām mašīnām izbraukt. Absolūti nulli. Rekā jāstājās ir. Kaut kā tā, jā. Tātad man šodienas plāns ir tāds.
Pirmais ir Doncasterā iekraušana, tad ir Sterford, tas kaut kur pie Manchesteras laikam ir. Tad ir Holyheadā, Dublinas osta un piegāda Īrijā. Man liekas, ka tas ir Anposts. Es neesmu īsti pārliecināts, bet kaut kā tā šķiet. Tāds nāk uz aplikāciju visa informācija, telefonā, Amazonas iekraušanām un tad tā ar visiem laikiem un ar visu. Mēram ar kaut ko rēķināt. Tā kā tā. Tā, esmu Amazonai. Gaidu, kad iedos iekraušanās rāmu. Amazonai tā drošība ir pilnīgākais sviests. Pirmkārt, tu nevari, kamēr tev krauj sēdēt mašīnā. Otrakārt, viņi tev nobloķē piekabē riteņus, priekšā noliek stop zīmi, paņem atslēgas. Teorētiski tu neko nevarētu aizbraukt, bet vienalga jāsēž ir driver istabā. Un pats labākais tas brīžam ir bijis, kad 3-4 stundas krauj, un tad tu tur sēdi tā kā muļķis tajā driver istabā. Tur vienīgais, kas ir pa vēl, tā ir kafija, vairāk neēst tev neko, viņiem pilnīgi vienalga viss. Right, boss. 68 days, 68, please. Okay, thank you. Have a nice day. Bye. Iedeva rampu 68. Skatīsimies, kur viņi ir. Plus šitajās Amazonēs, ka visu laiku ir stumšanās pie rampas no savas puses. Vienmēr. 32, tad jau laikam aiz to driver lounge būs. Tā, jātais durvis vaļā. 68. rampa. Bišķi smiet pēc zivīm, cerams jau, kad sakraus. Kad nebūs nekas tāds. Jāsaliek stangas. Parasti Amazonēs, ja krauj, tad viņiem, viņi grib, lai te nāk iekšā tāds strīps, ar ko aizāķēt. Ir tāds speciāls Amazonas, mani Amazonas štropi, ar ko tu var aizāķēt te pāri un viss, jo šitos viņi loadbārs īsti neatbalsta. Bet redzēs, kā būs, tā būs. Ko es varu izdarīt? Kāda man piekaba ir tādas atbrauc. Labi, jāstum pie rampas klāt. Tā, Amazonē esam klāt. Rekot šitas veļķis, kas iznāk, kas nobloķē riepu, viņš iziet ārā, viņš atnāk šitā te un aiziet riepai priekšā un nekur tu nevar aizbraukt. Un vienalga ar visu to ir jāiet uz driver lounge. Nezinu, baigi jocīga Amazon šī ir, kad
kad parasti ir kāds cilvēks, kas tev sagaida te un, beļā, viens aizmirst uzvilkt safety shoes, citādāk viņi te baigi skatās. Un kā pa brīnumu ir sakrauts normāli. Es esmu vienkārši šokā. Labi, braucam uz muitu. Jā, un šī Amazon reāli ātri 58 minūtēs sakrāva. Labi, nav daudz puskrāva, bet nu vienalga salīdzinoši ar Amazonēm, nu baigā tempā. Tagad jābrauc ir pie security jādabū papīri un viss jābrauc uz muitu. Tā kā diezgan veiksmīgi salīdzinoši, uz ko es biju gatavojies. This is where dreams are born. Million miles away, but it still feels like home in the land of Jāpamācās, kā ir jākais, pat nav sniegs jāgaida, ka te jau kaisītājs pa priekšu iet un labā ātrumā viņš moči kaut kādu, nu man ir 90. Es domāju, ka viņš vēl ātrāk, jo noķerties viņš nevar, bet priekšā viss balts putsāls iet pa gaisu. Super! Ideāli! Ne, kā viss asfalts var redzēt, ka viss te iet tas sāls pa gaisu. Reku ir kaisītājs vēl pa priekšu iet. Labs, jā. Es te kaut kā kilometrus mazliet pārēķinājos. Man bija it kā rādījās 128, bet tagad es nobraucis jau 14 minūtes, 130 kilometri. Viņš kaut kā man gribēja jocīgi vilkt, bet nu es jau, kā jau laikam es tur teicu, pabraucu vienam nobraucienam garām, kur man it kā vajadzēja, un tagad viņš pārēķināja, viens ceļš bija tuvāks, pa 30 kilometri, bet tagad šajā periodā es piedzīvoju, negribu tie, kas Angliju braukšu, tie zina, ka te pa taisno, kad iet no Dankasters uz Manchester, ir viens tuvais ceļš A616 vai kaut kā tā. Te logā nāk iekšā, nekā te sālkājs. Put vien viss. Nevar baigt tu viņam līst, jo te viņam tie sāls tie gabali iet pa gaisu. Īsti logā arī negribās dabūt neko. Diez, jāviens, kā lido viss logos iekšā. Jāviens. Nu, un tur ir tas ceļš, viņš ir, nu, tāds diezgan jaudīgs. Jāmauc, cik garām nav ko čakarēties, taču nesēdēšu viņam aizmugurē tajāt uz sāli, lai logos dabūtu. Un tur tas ceļš ir tāds diezgan kalnains un līkumains, un labāk es ekstra 30 km vai cik tad 28, bet vismaz bez sastrēgumiem, ne sastrēgumiem, bet nu vismaz var braukt pilnu pulksteni un nav problēmas nekādas. Jā, apzinu to trako kaisītāju, tur man liekas viņi nemēra, cik viņi tur izkais uz to kilometru, tur man liekas iet bez žēlastības tas sāls. Paskatās balts, viss no muguras tāds putekļi, ne, bet nu jā, tā kā putekļi iet. Diezgan, jā. Nu, redz, uz M1 esmu ārā. Un atkal kārtējais kaisītājs, ne? Te jau laikam cilvēki negaida, kad uzsals, te jau klājas laicīgi. 4 grādi ārā, bet nu, do virsu ne pa jokam. Labs. Vienīgi logā lido šitie visi tas sāls. Ļaujiens diezgan jaudīgi, viņam tur nāk ārā pa to
birdinājumā, jo re, kā izslēdz ārā. Apli nevajag kaisīt laikam. Jā, izskatās, ka viss ir balts. Anglijā ir ziema. Labs. Come on, es negribēju ziemu, no? Nu, kāpēc? Viņš varēja būt normāls laiks, nu kaut vai lietas līst, nu, plus 6 grādi, taču kā tas sniegs ir vajadzīgs. Bet, nu labi, ir neko darīt. Jādod virsū, tik ir. Tā, pa lielam Manchester gandrīz ir klāt, vēl 5 km līdz kompānijai, kur muitu taisīs. Tā kā, jā, pagaidām viss gāja ļoti labi, bez neviena sastrēguma, bez neko. Bet, no, es domāju, ka es braukšu atpakaļ, tad šitai vajadzētu būt kaut kādam sastrēgumam. Kaut kā tā, jā. Tātad. Atbrauc līdz šitai vietai. Oi, laikam jāieliek neitrālā. Atbrauc līdz šitai vietai. Tad laikam vēl kaut ko kraus klāt, kaut kāds palets, bet tu labi ir. Pagaidām laiks man ir. Man tāpat tās vēl vajadzēs kaut kādu pauzu uztaisīt. Jā, te bija baigi nereāli ātri. Iebraucu iekšā, sarakstīja papīrus. Kaut kāds vēl iedevu klāt, tas iet uz īrijā, uz Anpost. Un viss, un var braukt, es tieši sildīju mikrinē ēst. Un tad pienāca stāvs un iedod man papīrus, saka viss, viņš saka jā. Es saku, nu, es maz varu pabeigt, nu, pusdienas paēst, jā, nav problēmas. Paēd pusdienas, uztaisīju 15 minūšu pauzīt, un viss, un tagad maucam uz Holyhead. Sastrēgums Anglijā. Variet minēt, kāpēc. Es arī, piemēram, neko neredzu. Rēcīgi. Dievs, Anglijā noteikti acis izdedzināts, ir šitāda saule tieši pretī, ir reāli viss tas loks ir jāmēģina notīrīt, bet man jau viņš no iekšpuses arī, man liekas, ir diezgan netīrs. Vispār neko nevar saprast, nu jāmēģina jāķer ir kaut kāda uguņa aizmugurē, kas ir kādam tūlītās būs ēna un viss, tad vispār neko nevar saprast. Nu viss, saule beidzās. Tā kā tāliem kāds pretī nāk. Labs. Checkpoints. Tā kā Anglijā apmēram ir tāpat kā Vācijā ir bagi, Polijā transporta policija, Anglijā ir Volsa. Un priekšā viņiem ir kontrolplats. Tā zīme, kas bija nozīmē, ka kravas auto jāiet tikai pa šo. Kravas auto un autobusiem, ka jāiet pa kreiso līniju. Un tur uz priekšu būs vēl viena zīme, kad, ja tā zīme ir atvērta, tur ir, visticamākais tagad būs rakstīts closed, bet tad, kad viņi ir atvērti, ir open un mirgo oranžs gaismiņas un obligāti jābrauc ir iekšā. Ja tu neiebrauc, tad tālāk tev sagaidīs un atvedīs atpakaļ un tev paņems uz pilno kontroli, re, kur ir closed. Pagājušo reizi, kad gāju uz īriju, tad bija open un visas
smagie un autobusiem visiem pilnībā jāiet te pa kreisi. Te nost jāiet aplī pāri pa apli, te augšā, kur tur ir tas vieglais aizgāni, tur viņiem ir labajā pusē plācis. Pilnīgi visiem jāiet ir iekšā, un ja tu neaizēji, nu it kā tev skaties uz ceļu, nekur neredzēja, ka stāvēja Vosas mašīna. Un viņi stāv te uz izbrauktu vārā, tu viņus no ceļa nevar redzēt. Nu, līdz ar to, ja tu neiebrauc tur iekšā, tad viņi te izbrauc tev ārā, ieslēdz gaismas, apgriež tev atpakaļ un aizvelk uz turienu, un tad 100% tev ir kontroli par taho, par tehnisko mašīnai, nu, pilnībā lielā kontrola. Es biju iebraucis iekšā, nu, man tas taho bija tāds, kāds bija. Pirms Ziemassvētkiem diezgan daudz sanāca pastrādāt. Un es domāju, ka būs diezgan bēdīgi viss tas pasākums, bet lai cik dīvai tas neliktos, priekšā stāvēja viena mašīna pirms manīm, atnāca Vosas darbinieks. Viņš man saka, nu, prasīja, kas man iekšā, nu, es viņam visu izstāstu, nu, dārzeņa augļi no Holandas un blā, blā, blā. Vienkārši viņš saka, labi, vari braukt. Es tā domāju, kā man noveicās, nu, ka būtu ņēmuši man to taho pētījuši, nu, tad tur nekas patīkams nebūtu bijis, bet, nu, redz, ka dzīvē kādreiz arī veicās. Tā, esmu Holyheadā. Tagad ir jautājums, vai es tikšu uz prāmī 8 vakarā, kas ir 20 pār 8 laikam, jā, tagad 15:06, jo man bookings ir uz 2:30 naktī. Es rakstīju jautāju, kāpēc 2:30, bet man ir aplikācijā rakstīts 8:20. Nu, lai mēģinot, cerams, kad nu, paņems man tagad agrāk nedaudz. Nu, cerēsim, jā. Tā kā jābrauc un jāskatās, ir kāds tas plāns būs. Paņems man vai nepaņems. Tā. Patiesības mirklis būs tulītās klāt. Zaļais, jāmēģina paspēt. Aha, gan paspēšu, kamēr te uzskrēju uz to apli. Sačakarējos es bišķi savā meistarībā. Likās, ka prāms 8:20, bet izrādās, ka tomēr bija 2:40 panāk. Jā, es jau pulkstens jau nācu kaut kādu 8 laikam. Es domāju, nu tulītās braukšu virsū. Kā tad? Iebrauc nākamā mašīna klāt un skatos, nu, līnijās piebrauc. Skatos, aizvelk aizkarstietas, paņem biļeti rokās, pastos. Protams. Nekāda 8:20, 2:40. Nu, neko. Jāiet ātri paēst un tad dušā un jāmēģina pagulēt kāds pāris stundas ir. Nu, kāds pāris un 3 jau tik sanāks, man liekas. Kaut kāds 3 iet, man liekas, bišķi pāri. Līdz ar to rīt būs smaga diena. Kārtējo reizi aklās apmaldies kuģi. Gribēju ātri paēst, nomazgāties, iet gulēt. Bet sanāca tā. Es ieraudzīju, ka veikals ir, un es domāju, ka jāaiziet uz veikalu. Tad cipars paliek mazāk. Līdz ar to es gāju uz veikalu, kamēr izstaigāju, gribēju man te ievālēt jau kaut kādas smaržas, bet neparakstījos to pasākumu 8:1. Man 8:3. Vienkārši randumā brauc pa ceļu. Kaut gan viņš varētu regot tā kā normāls cilvēks braukt pa maliņu. Nifigā, brauc pa vidu. Jā, labrīt visiem, esmu izkrāvies un tagad jābrauc. Nav jēga vēl nevienam zvanīt, pulkstens ir bez 10:07, tāpat tās vēl neviens
nebūs cēlies un nekāda informācija man neizstāstīs, kas man jādara tālāk, tāpēc jāizbrauc līdz benzīna tankam, jāpaņem ir kafija, jāpasēž, jāpagājiet, kāda informācija tālāk būs. Jā. Hei, vakars ir klāt un jāsāk strādāt. Jā, šodien visu dienu nogulēju praktiski. Nu, tā nosacīt nogulēju. No rīta, kā apstājos parkingā, pateicu, ka pagaidām informācija nav. Lai gājiet pēc kaut kādām 2 stundām jautāja, kāds plāns. Kā vienmēr teica, kad prasīja, vai esi gatavs uz Londonu braukt. Es teicu, ja vajag, var jau braukt. Un tad beigās atnāca ziņa, kad tomēr nebūs jābrauc uz Londonu. Teica, lai turpina pauzi, un tad tagad atnāca, kad rītdien no rīta ir 9 iekraušanās Ziemeļīrijā. Līdz ar to man es nezinu, cik man tālu ir līdz Ziemeļīrijai. Man nav iestālēta navigācija, bet kaut kādas 2,5 stundas, ko braukt no Dublinas. Un līdz ar to aizbraukšu līdz turienei. 5:30 būs, kad es izbraukšu 2 stundas, 7, 8, jā, man 9 no rīta ir iekraušanās. Un tad ir prāmis no... Kā to ostu sauc, es aizmirs. Es zinu, kur viņi atrodas, bet aizmirs, kā viņi sauc. Labi, atcerēšos, tad pateikšu. Turpat pēc tam netāli ir 30 km no iekraušanās ir osta, tad pāri uz Kājen Raina ostu, kas ir Skotijā. Un tad no Skotijas ir jādod būs piekāp citam kolēģim, viņš ies tālāk uz Franciju un es palikšu uz 45-nieku. Tā kā taisīšu Anglijā 45-nieku un tad jau redzēs, visticamākais varbūt svētdien braukšu. Bet tad jau redzēs, laiks rādīs. Laiks jāiepild zupeli ir un tā var laist tālāk. Step into the unknown. This is where dreams are born. Million miles away, but it still feels like home. In the land of Labrīt visiem! Šorīt diezgan augsts ir, bet, jāiekraujās ir Ziemeļīrijā, Carrickfergusā ar rezervas daļām uz metu, bet pats es neiešu, sadošu kolēģim šito kravu. Tā kā jā, kaut kā tā. Tāds interesants rams te ir. Te gar sāniem, mēram 2 metru augstumā, vēl lejā, kā jau Anglijā. Un tagad ir uzdevums tāds, ir jāsakraujās fiks, un tad jābrauc uz ostu, uz Lārni. Tepat netālu 30 km prāms iet kaut kāds 2,40 laikam no Ziemeļīrijas uz Skotiju, uz Kājen Rainu. Un pēc tam atkal garais ceļš līdz Londonas ringam.
vakars, jāmeklē, kur man kolēga stāv. Viss skatās, ka kolēģis vēl guļ, bet es viņam tikko zvanīju. Viņš piecēla augšā, es viņam prasīju, tu esi gatavs? Jo, es esmu gatavs. Give me a 20 minutes. Nu labi. Man jau arī īpaši nav kur steigties, atdošu piekabu un viss, un man brīvdienas sākās. Tikai atliek samainīties vēl. Hei, darba nedēļa ir beigusies. Viegla nedēļa. Pāris prāmi, lielākoties prāmi. Cik nu varēja, to es parādīju. Būs jauna nedēļa, būs jauna piedzīvojuma, kā saka. Redzēs, kāda būs nākamā nedēļa. Tagad es nostājos uz 45-nieku. Ceturtdienas vakar nostājos, man darba nedēļa beidzās tad, kad man ir pauze, man nav tāds no pirmdienas līdz piekdienai. Tā kā, jā, tā es 45-nieku, daru saimnieciskos darbus, samazgāju veļu un visu pārējo. Un tad visticamākais, ka svētdien būs krāva vai nu gaļa būs vai uz Franciju, nezinu, bet tad jau redzēs, kas būs svētdien, tā jau būs atkal jauna nedēļa, un tad es paņemšu arī jūs līdzi. Labi, viss labi, lai veicās, tiekamies nākamajā sērijā. Iespiežam īkšķīti un piesakojam. Paldies!